Good afternoon, and thanks for having me. I work at the... Labdien, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā konferencē. Es pārstāvu Maltas zemes reģistru pārvaldi. Mūsu uzdevums ir ne tikai veikt zemes īpašumu un citu īpašumu reģistrēšanu un kartēšanu, bet arī atjaunināt šīs kartes un uzturēt datus šajā sakarībā, kā arī sniegt iedzīvotājiem attiecīgo informāciju. Pēc savas pašreizējās profesijas esmu telpiskais plānotājs. Malta ir 316 kvadrātkilometrus liela sauszemes platības ziņā, bet ūdeņu platība ir gandrīz 3000 kvadrātkilometru apmērā, gandrīz 10 reižu lielāka. Iedzīvotāju skaits ir nepilni 600 000, tas ir palielinājies par 20% pēdējos 30 gados, un iedzīvotāju blīvums ir apmēram 180 iedzīvotāji atvainojiet, 1800 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Tas ir ļoti augsts iedzīvotāju blīvums, ņemot vērā to, ka vienu daļu no Maltas teritorijas iespējams tikai reāli apdzīvot. 23% Maltas teritorijas ir piemērot lauksaimniecībai, un šī karte arī parāda, kur lielākoties notiek dažāda veida aktivitātes. Valsts attīstība sākās no ostas apmēram 16. gadsimtā, un attiecīgi Malta paplašinājās. Viens no galvenajiem aspektiem, kas mums bija jāizlemj, ir, kā rīkoties tālāk. Vai Maltas pilsētai, Maltas valstī izplesties lielākai, aizņemt vairāk vietas uz mūsu salas vai izmantot, atjaunot to, kas mums ir. Valdība izlēma, ka drīzāk ir jāizmanto to, kas mums ir, un apmēram 80% dzīvojamāk ir uzbūvētas uz pārstrādātas, atkārtot izmantotas zemes, uz reģenerētas zemes. Un šī piekrastes zona ir ļoti nozīmīga mūsu dzīvojamam fondam. Šajā nelielajā salas daļā notiek arī ļoti aktīva iedzīvotāju kustība. Lielākā daļa transporta ir lokalizēta tieši šeit. Tā kā ir tik augsts iedzīvotāju skaita blīvums, tad izaicinājums ir maksimāli izmantot to, kas mums ir, un izmantot to gudri. Tā kā mums vietas nav daudz, tad tajā brīdī, kad tiek apspriesti izstrādes attīstības priekšlikumi, tad nereti izvēršas strīdi par 10–15 centimetriem. Citos kontekstos tas varētu likties smieklīgi, bet mums zemes ir maz, un mēs saprotam, ka zeme maksā naudu, un katram centimetram ir nozīme. Tas ir izaicinājums, ar kuru mēs ikdienā saskaramies kā iestāde, kas atbild par zemes uzmērīšanu un reģistrēšanu. Šeit varat redzēt galvenās ostas reģionu Valetā. Ir arī citi apvidi, piemēram, doki, noliktavu apkaimes vai arī kuģu būvētavas, kas tika izmantotas tad, kad Malta bija Britu kolonija. Un šīs zonas un teritorijas tiek aktīvi reģenerētas, un mums ir jāizlemj, kādā veidā mēs vēlamies tās reģenerēt sociāli, fiziski vai citā veidā.
parasti izceļas debates. Mums vidusjūras reģiona iedzīvotājiem ātri vien šajās debatēs veidojas asī viedokļi, un debatas izvēršas diezgan karstas. Tomēr šīs debatas palīdz mums vienoties par veidiem, kā nākotnē tālāk rīkoties. Kā valsts mēs šobrīd īstenojam procesu, ko sauc vīzija vai redzējums 2050, un tas paredz Valetas pilsētas attīstības virzienu nākamā 25 gadu gaitā attiecībā uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi. Ir nepieciešama tāpēc ļoti precīza informācija par pašlaik pieejamajiem resursiem. To es arī esmu norādījis savā prezentācijā, proti to, kā mēs iegūstam šos konkrētos datus, lai cilvēki varētu tos izmantot dažādām vajadzībām. Ir dažādi veidi, kā mēs apkopojam datus, piemēram, ar satelīta attēliem, gaisa fotogrāfijām, vēsturiskajām kartēm un tam līdzīgi, bet mūs neapmierināja šie dati, jo tie nebija pietiekami detalizēti. Ja zemes platība ir tik ierobežota, tad, protams, mēs vēlamies rūpīgāku detalizētību un arī ēkas ir augstākas. Tas tiek celtas tātad vairākos stāvos, lai esošo zemes platību izmantotu pēc iespējas efektīvāk. Kad sākām izmantot satelīta attēlus, pirmā problēma bija tāda, ka traucēja detalizētībai satelīta attēliem raksturīgās ēnas, īpaši šauros ceļos, tāpēc mēs izmantojam mākslīgā intelekta rīkus, lai izņemtu šīs ēnas no satelīta attēliem. Un zināmā mērā tas ir izdevies. Tomēr joprojām vēl neesam pilnībā apmierināti. Tāpēc mūsu lielākais izaicinājums, ņemot vērā to, ka mums ir ierobežota zemes platība, iedzīvotāju skaits pieauga, attiecīgi arī pieauga nekustamā īpašuma izmaksas, tas papildus noslogo transporta sistēmu, infrastruktūru. Un vēl jāņem vērā tas, ka Maltā ir daudz kultūrvēsturiskā mantojuma objektu, kas ir jāatjauno, ko nepieciešams reģenerēt un saglabāt. Šeit varat redzēt mājokļu attīstības tendences un mājokļu attīstības tirgus prognozes nākotnē. Mēs vērojam arī to, kas notiek plānošanas jomā, lai saprastu, cik daudz vietas vēl ir atlicis, kur šī vieta ir atlikusi un kā šī vieta varētu tikt izmantota. Infrastruktūra, attīstība, apbūve mainās nepārtraukti, gan nekustamā īpašuma, gan loģistikas, ēdināšanas, mazumtirdzniecības jomā. Un tagad mēs ar šādām plānošanas kartēm arī redzam, kur notiek izbūve, attīstība, izstrādē un tam līdzīgi, kur tā ir pabeigta un kādas zemes platības vēl ir pieejamas izmantošanai. Lai pamatkartes izstrādātu atbilstoši mūsu vajadzībām, tām ir jābūt ļoti detalizētām ar detalizētības mērogu līdz pat 500 centimetriem. Kad mēs veicam zemes uzmērīšanu, ceļu robežu noteikšanu, interpretēšanu, tad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka izmantotie dati ir kvalitatīvi, pareizi un uzticami. Lai to visu panāktu, mēs izvēlējāmies izmantot dronus. Kāpēc? Jo mums bija sajūta, ka dronu attēli sniegs mums daudzveidīgāku un precīzāku veidu, kā iegūt telpisko informāciju. Šo projektu uzsākām 2020. gadā, tajā brīdī, kad arī sākās globālā pandēmija. Tas bija ļoti labs lēmums, jo visi sēdēja mājās, un mēs varējām mierīgi lidināt dronus bez neviena uztraukta iedzīvotāja par to.
Ir gan bijuši pēc tam gadījumi, kad cilvēki ir satraukušies par to, ka drona lidinās viņiem virs galvas, un ir arī vairākos gadījumos tas nonāca līdz tiesas prāvām. Šobrīd dronus lietojām jau apmēram 6, gandrīz 7 gadus, un turpināsim šo pieeju. Nav tik vienkārši rīkoties ar droniem. Mums ir īpaša dronu vadības komanda, kas plāno dronu darbināšanas maršrutus, iegūst visus saskaņojumus no attiecīgajām iestādēm un tam līdzīgi. Turklāt to visu sarežģīt tas, ka uz mūsu salas ir diezgan liela D-zona. D-zona ir ierobežotā zona. Proti ierobežotā gaisa telpa, lai tur varētu izmantot dronus, tad iepriekš ir jāsaņem saskaņojums un atļauja no lidostas, no gaisa satiksmes pārvaldes, un tad mums ir atļauts izmantot dronus, piemēram, teiksim, 1 stundu tajā brīdī, kad netiek izmantot lidostas, kreicēši un tam līdzīgi. Un šajā īsajā laika posmā ir jāiekļaujas, lai iegūtu vajadzīgos datus. Tāpat mēs informējam iedzīvotājus par to, ka mēs izmantosim dronus, sniedzam informāciju vietējiem pašvaldībām, publicējam paziņojumus mūsu tīmekļa vietnē, un arī informācija par dronu lidojumiem tiek publiski izziņota mūsu oficiālajā vēstnesī, lai cilvēki būtu informēti par to, ka viņu dzīves vietā vai uzturēšanās vietā tiks darbināti droni. Šo visu esam iemācījušies procesa gaitā, jo viena lieta ir pacelt dronu gaisā, un cita lieta ir saprast, kur šis drons gaisā atrodas, noankurot to. Tāpēc uz zemes ir jānoliek kaut kādas atzīmes marķieri, lai saprastu drona atrašanās vietu, un to it kā ir viegli pateikt, bet nebūtu nevienmēr tik vienkārši izdarīt. Iepriekš mēs likām šādas atzīmes marķierus uz ceļiem. Šobrīd gan ir arī droni attīstījušies. Tagad droni spēja uztvert lokāciju X, Y un Z asī, un paši atlikt atzīmes nav vairs tik sarežģīti, ka 2020. gadā, kad mēs sākām un bijām pašiem fiziski jāuzliek dažādas atzīmes un marķieri, lai saprastu, kur atrodas drons attiecībā pret mūsu novietojumu. Tāpat ir jāsaprot, kas būs drona lidojuma maršrutā, piemēram, vēstniecība vai citas teritorijas, kur vajag īpašos atļaujas vai ko nedrīkst filmēt. Tas nozīmē, ka loģistikas komandai iepriekš ir vienmēr jāizplāno konkrētā programma, maršruts un tam līdzīgi. Darbs pie plānošanas tiek sākts vismaz 15 dienas iepriekš, un ja ir kādi ierobežojumi, tad visi laicīgi tos risinām. Kāpēc mums ir nepieciešama šāda informācija un kad mēs to iegūstam? Mēs veicam 2 veida lidojumus, 2D un 3D lidojumus. Būtībā esam izstrādājuši 3D pamatkarti. Tā ir ne tikai laba alternatīva 2D kartei, un mēs ceram, ka jau tuvāko mēnešu laikā varēsim to arī publiskot kā atvērtā avota materiālu. Un mēs ceram, ka nākotnē notiks arī šī pārēja uz 3D kartē. Īpaši noderīgi tās būs pilsētu plānotājiem, jo plānojot 2 dimensijās ir krietni grūtāk izplānot telpiskas struktūras, bet jāņem vērā to, ka Malta ir neliela valsts, teritorijas mums ir maz, tāpēc par esošo teritoriju nereti izceļas sīvi strīdi, politiķiem ir jāpieņem varbūt viņiem nepatīkami lēmumi, un viss nāk ar lielām grūtībām. Bet kā varam, tā ar to cīnamies. Mēs esam izstrādājuši tās augtās ģeokartes, kas būtībā ir 3-dimensionāls attēls.
Mēs izmantojam to mēs izmantojam, piemēram, arhitektu birojā, lai izvērtētu konkrētas vietas vai objektā raksturlielumus, pirmkārt profilu, lai saprastu, kas notiek kādā konkrētā situācijā vai konkrētā scenārijā. Man pašam personīgi patīk doties uz attiecīgo vietu, bet ir iespējams šāda internetā trīsdimensionālā kārtē simulēt attiecīgās vietas raksturlielumus, piemēram, uzstādīt skatu no zemes vai no citiem skatu punktiem, paskatīties, kā krīt ēna. Tā kā Malta ir saulaina sala, tad ļoti daudziem cilvēkiem ir uzstādīti saules paneļi uz jumta, un tad viņiem ir jāsaprot pirms kādas ēkas abūves vai attīstīšanas, kā efektīvāk uzstādīt šos saules paneļus. Šeit var vienkārši apskatīties kartē, kur, cikos kritīs ēna, kā tā kritīs un tam līdzīgi. Tāpat mēs izstrādājam nacionālo telpisko datu infrastruktūru. Tajā tiek izmantota mūsu pamatkarte, gan atvērtie dati, gan arī slēgtie dati. Tāpat mēs, tāpat kā pārējās iestādes šodien ir norādījuši, piedāvājam gan atvērtos datus, kas ir publiski pieejami sabiedrībai, dažādās sabiedrībai nozīmīgās jomās, piemēram, attiecībā uz izglītības iestādēm, sabiedrisko transportu un tam līdzīgi. Nemēģinam konkurēt ar Google vai Apple, bet sniedzam šo informāciju atvērtā publiskā veidā. Vēlamies arī, lai valsts iestādes izmantotu mūsu pamatkarti. Un tāpat mēs piedāvājam arī slēgtus datus vai ierobežotus datus, kas ir pieejami tikai noteiktiem lietotājiem. Mēs vēlamies, lai mūsu iestādes izmantotu mūsu karti, lai nav tā, kā, piemēram, ar telefoniem, vienam ir Apple telefoni, vienam ir Android telefoni, kas savstarpēji nav sadarbspējīgi. Tāpēc vēlamies, lai visas iestādes Maltā izmantotu mūsu kartes, un mēs varētu aktīvāk, labāk sadarboties. Tātad atvērtā kartes daļa vai mūsu datu daļa ir pieejama sabiedrībai, bet otra daļa, kas, manuprāt, ir interesantāk, ir paredzēta tieši un pieejama tieši valsts iestādēm. Tur valsts iestādes augšu pielādē savu informāciju. Šai konkrētajā objektā, piemēram, varētu analizēt ne tikai profilu, vai arī skata līniju un ēnu kritumu, bet arī, piemēram, varētu redzēt informāciju par ūdens apgādes, elektroapgādes pakalpojumiem, satiksmes intensitāti un tam līdzīgi, un simulēt scenārijus, kas varētu notikt konkrētās sabūves vai izstrādes gadījumā. Ja zemes platības tiešām ir tik daudz, kā pie mums, tik maz kā pie mums Maltā, tad mums ir jābūt ļoti precīziem, visu izvērtējot, piesardzīgiem, lai pieņemtu vienmēr pareizos lēmumus. Ja būs kādas nesakritības, tad radīsies problēmas, un cilvēki ir gatavi plēsties par katru zemes centimetru. Jā, šeit varējāt atkal redzēt ēnu analīzi, skata lauka analīzi, proti, kā izskatīsies gatavais objekts, vai tas izskatīsies labi, slikti, kā tas iekļausies apkārtējā vidē, no kurienes tas būs vai nebūs redzams, ko tas aizklās skatam un tam līdzīgi. Ir dažādas strateģiskie skatpunkti, kas ir aizsargāti valsts līmenī un kas ir ļoti nozīmīgi, tāpēc tas ir jāņem vērā. Un izmantojot šo rīku, mūsu amatpersonas var veikt attiecīgo analīzi ar pietiekamu detalizētības un precizitātes pakāpi. Kur mēs virzamies? Mēs virzamies uz trīsdimensionālām kartēm. Šeit varat redzēt skata lauku. Zaļā krāsā ir pazīmēts tas, kas ir redzams no konkrēta objekta, un sarkanā, kas nav redzams, neredzamā zona. Nākotnē mēs paredzam
ka mēs strādāsim nevis ar 2D, ar divdimensionālajiem datiem, kartēm, bet ar trīsdimensionāliem modeļiem, kur arhitekti varēs ielikt attiecīgo trīsdimensionālā ēkas būves attēlu un skatīties, kā tas izskatīsies, kāda būs tā ietekme, un tas varētu uzlabot arī iedzīvotāju dzīves standartu. Paldies!